Sveiciens tātad visiem, kas ir atnākuši šodien. Un, protams, sveiciens arī tiem, kuri šodien netika, bet noskatīsies ieraksta veidā. Tātad tā ir šī rīta karte. Neesat apjukuši, ja tas nav zet, ja, neuztraucieties. Tātad, paraugoties uz šo rīta karti, ir skaidrs, nāk prātā latviskais sakām vārds. Drēbnieks staigā caurās biksēs, kurpniekam nav ko vilkt kājā. Nu, bet mēs, protams, darīsim to labāko, ja? Mēģināsim tā kā pacelties tam pāri, un tiešām, lai mums ir, kā saka, interesanti un piepildīta šī diena. Kas tad ir konference? Mēs satiekamies lielākā vai mazākā grupā, lai diskutētu, runātu, apmainītos domām, idejām par kādu noteiktu tēmu. Šodienas tēma ir, acīm redzot, tas būtiskākais, kas pēdējā laikā nodarbina mūsu prātus. Tas ir Plutona ingresija ūdensvīra zīmē, kas nu ir tā kā uz 20 gadiem šobrīd, ja? Un te nu es gribu teikt, ka, protams, ka mēs visi arī zinām, ka tas jau nav viss, kas šobrīd notiek pie debesīm un kosmosā, un mums kā astrologiem ir svarīgi apzināties un izprast to, kas tad ir tas svarīgais, kas šobrīd notiek. Nu, tātad nākamais gads patiešām ir īpašs gads no tālo planētu ingresiju viedokļa. Un nākamo slaidu Līga. Tātad, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka Plutons jau ir iegājis ūdensvīra zīmē, Neptūns dodās Auna zīmes virzienā, Urāns tāpat dodās uz Dvīņu zīmi, un Saturns arī Auna zīmes virzienā. Kas ir nākamais gads, tātad, kad šīs lielās 3 planētas staigā pāri robežai. Un kas notiek, kad staigā pāri robežai, to mēs piedzīvojam ar Plutonu, protams, kad viņš te staigāja pāri Mežāža ūdensvīra robežai. Cik tas ir sarežģīts laiks, ja, visiem, ne tikai astrologiem. Nu, lūk. Tātad atliek pie šī vēl pieminēt, ka nākamais gads ir arī Saules maksima, ko plānoja. Tātad Zeme sasniegs palielināts gaismas daļiņu daudzums. Mēs varam domāt arī apzinātības paplašināšanās, tā mēs ar uz to varam skatīties. Mūsu astrologu uzdevums ir izzināt, analizēt, skaidrot. Mūsu uzdevums nav pievienot savu artavu kopīgajai baiļu un apjukuma kolektīvajai šai te aurai. Tāpēc mēs nākam kopā un runājam. Šajā reizē tiek plānots nobeigumā, tad, kad visas runas būs izrunātas, tiek plānots diskusiju panelis. Tā kā, kam ir interese, lūdzu paliekat, mēs jau būsim gatavi parunāties par dažādām tēmām. Tātad, lai mums izdodās, un dodamies slideni tālāk pie manas tēmas. Tātad mana tēma – dziedinājums un transformācija, jeb hīra un paradigma. Jā, es kā tādu moto izvēlējos Junga teicienu. Mēs esam brīvi tik tālu, cik tālu sniedzas mūsu apziņa. Šī gadījumā tātad atslēgas vārdi ir brīvi un apziņa. Tātad šie pārmaiņu procesi
par ko mēs jau pieminējām, ko mēs zinām, kas šobrīd arī ir aktuāli. Tātad faktiski mēs katrs tos pārdzīvojam individuāli, katrs savā dzīvē, katrs savā apziņā. Tomēr, teiksim, tāds kā tālo planētu ingresija, vairāku tālo planētu ingresija, tik saspiestā laika posmā kā šobrīd, tas, protams, liek mums pacelt savu skatienu augstāk un paskatīties uz savu dzīvi no plašāka skatu punkta. Mēs stāvam uz astroloģisko laikmetu sliekšņa. Ir vairāki astroloģiskie faktori, kas runā par šo pārmaiņu un kas mums faktiski šobrīd arī jau ļauj izjust ūdensvīra laikmeta elpu. Kā tad atnākošais atšķirsies no aizgājušā? Ar ko raksturīgs zivju, jā, lai paliek. Jā. Ar ko raksturīgs zivju laikmets? Tātad indivīdi veido kolektīvu, un kolektīvs pats ir atbildīgs par individu. Mēs zinām, ka mums ļoti bija jau iemīļoti teicieni. Kurš atbildīgs? Mēs. Kurš izdarīja? Mēs. Tātad faktiski tā izplūdusī zivju, tā kolektīva atbildība, ja? Kas raksturīga bija šim te laikam. Tikko beidzies Neptūna 14 gadu tranzīts zivju zīmē, Saturns arī tūlīt beigs savu ceļu zivju zīmē. Un šobrīd mēs piedzīvojam laikam to, kas notiek, kad šis te zivju zīmes potenciāls reģenerāciju pārvērst par deģenerāciju izpaužās kolektīvajā plānā. Jo šķiet, ka pasaule patiešām šobrīd dzīvo kaut kādā neskaidrā transā, no kura nespēja tikt ārā. Liekas, ka viss ir atļauts, neviens nav atbildīgs. Un galu galā, protams, kāds jau ir izpircis mūsu grēkus. Un man, domājot par šo laiku, ik pa laikam jāatcerās 65. 66. gada sākums, ja? Jūs noteikti kā astrologi zinat, par kādu planētu konfigurāciju es runāju. Plutona Urāna savienojums 17. grādā Jaunavā, pretī ir Saturns un Hīrons. Man liekas, ka viens no sarežģītākajām aspektu konfigurācijām, un īpaši, ja mēs runājam par individuālo karti, ja? Atnāk cilvēks ar šādu konfigurāciju, un patiesībā ir grūti pat izskaidrot, ar ko viņš savā dzīvē varētu sastapties, un kā tas viņa individuālajā dzīvē varētu realizēties, ja? Ko viņš varētu darīt, lai atvieglotu šo te opozīciju. Cik daudz ir šeit, kas ir 65. 66. gads? Jā. Okay. Daudz nav, bet jūs saprotat, par ko es runāju, vai ne? Lūk. Un jautājums ir, kā tad mēs šeit nonācām? Bet ūdensvīra laikmets prasīs veidot cita veida attiecības starp individu un kolektīvu. Ūdensvīra laikmets atšķirās ar to, ka kolektīvs ir kā organiska vienība, un katrs individs tā ietvaros ir atbildīgs par kolektīvu kopumā. Džozefs Kembels teica, nevis sabiedrība ir tā, kam jāvada un jāglābj varonis, bet tieši otrādi. Mēs esam laikā, kad indivīds ir atbildīgs par sabiedrību kopumā. Un šeit varam uzdot sev jautājumu, kā es to saprotu? Ko es kā indivīds varu
darīt kolektīvās apziņas celšanai? Cik brīvs es esmu kā indivīds? Cik brīvi es varu īstenot savas dvēseles aicinājumu šī laikā? Un kāds vispār tas ir, vai es saprotu to? Tātad šim uzdevumam mums ir dota 2000 gadi. Nevairāk, nemaz, tā droši vien ar to, ja. Pamazām mēs nonākam pie tā nākamā mana, jā, ko es tad gribēju, labi, tas lai paliek. Nonākam pie tā dziedinājums un transformācija. Mēs katrs esam dvēsele, kas nonākusi materiālajā, fiziskajā pasaulē. Un sastopamies ar šīs pasaules izaicinājumiem. Vispirms jau mēs iegūstam savu fizisko ķermeni, kurš ir vai nu sievišķās vai vīrišķās dzimtes. Mēs iegūstam tautību, rasi, vai pareizāk sakot rasi, ja? Mēs iegūstam ģimeni, mēs iegūstam kultūru, kurā mēs nonākuši, hierarhijas dažādas ierobežojumus. Astroloģiski šo visu mēs atspoguļojam ar personīgajām un kolektīvajām planētām. Bērnam piedzimstot, viņa acīs var redzēt tīru apziņu, bet pieaugot pavisam drīz sāk apzināties fiziskās pasaules uzliktos ierobežojumus. Astroloģiski mēs to redzam. Astroloģiski to atspoguļo Saule, Mēnesis, Saule, Saturns par ģimeni runājot, Merkurs, Jupiters par apziņu, par apziņas veidošanu, skolu, Venēra, Mars par attiecībām un par kolektīvajām attiecībām un kulturālajām pieredzēm, tātad Jupiters, Saturns. Traumatisks dvēselē var būt jebkurš no šiem posmiem. Tātad par traumu, jeb ievainojumu mēs runājam, kad kāds notikums vai situācija liek mums justies ievainotam, nedrošam, sāpinātam fiziski, garīgi vai emocionāli. Un nereti liedz mums virzīties tālāk mūsu dzīves, uz priekšu tālāk mūsu dzīves ceļā. Astroloģiski krīzes mēs saistām ar progresijām, ar nozīmīgām progresijām un saspringtajiem tranzītiem, ārējo planētu saspringtajiem tranzītiem. Krīze var būt bīstama, jo tā atver mums vēl nepazīstamus, nezināmus elementus. Bet krīze ir arī iespēja, jo tajā ir potenciāls personībai paplašināties un piedzīvot transpersonālu pieredzi, kas atricina mūsu iesikstējušo pārliecību vai uzskatus par realitātes dabu. Tātad faktiski tieši tāds ir arī ārējo planētu uzdevums – transformēt un izaicināt mūsu ego identitāti. Astroloģiski Saturns ir tā planēta, ko asociējam ar struktūru, ar robežām. Tā ir gandrīz vai kā āda, kas atdala mūs no pārējiem cilvēkiem, no citiem. Saturns arī simbolizē ego tieksmi, strukturēt tieši ego, ja? Tātad nosprauž šo robežu līniju starp to, ko mēs apzināmies sevī un pieņemam, un to, ko mēs nevaram sevī pieņemt. Ārējām planētām turpretī ir šī destrukturējošā darbība. Tās grauj eksistējošās struktūras, lai to vietā varētu rasties kaut kas jauns. Tas paver mūsu apziņai lielākus plašumus, brīvību un dziļāku izpratni par esību. Te ir man pavisam, tādā, varbūt mazliet citādā skatījumā uz šo ārējo planētu saspringtajiem tranzītiem, kas zina, varbūt kādam arī uz harmoniskiem tranzītiem, kā mēs to piedzīvojam. Ja? Tātad, ja mēs runājam par Urānu,
tad urāns it kā liek pacelties kādam aizkaram mūsu apziņā, lai ieraudzītu savu augstāko es darbībā. Tiek atklāta plašāka bilde. Mēs ieraugam patieso nozīmi lietām, kas notiek mūsu dzīvē. Urāns uz mirkli atklāja universālā prāta vareno spēku, tiek aktivēta mūsu spēja saprast tā nodomu un virzienu. Neptūna tranzīts. Ko dara Neptūna tranzīts? Šķīdina un pārsniedz cilvēciskā es robežas. Padara neskaidrs šīs robežas par pašu un citiem, piedzīvojam vienotību ar visu dzīvi, savieno visu, kas mūs apkārt, piedzīvojam apjukumu par sevi un saviem mērķiem. Tātad Plutona tranzīts. Pavisam noteikti kādas mūsu personības daļas nāve, tiek atmodināta mūsu personības primitīvā un instinktīvā daba. Mēs nevaram atgriezties atpakaļ, kur bijām pēc Plutona tranzīta. Mēs esam zaudējuši šo te nosacīto nevainību, kādā mēs iegājām tranzītā. To es jums saku, jo man patās ir Plutons pretī Saulē. Mēs no Plutona tranzīta mēs izējām cits cilvēks. Jā. Mēs ļoti iespējami piedzīvojam kādu nozīmīgu zaudējumu savā dzīvē. Un tīri tādā psiholoģiskā nozīmē mēs paši neapzināti pievelkam tās dzīvi transformējošās situācijas. Jā, ko tad darīt? Kur meklēt to dziedinājumu? Tātad šeit tālāk es gribu runāt par Hīronu. Hīrons, kas ir ievainotais dziednieks, skolotājs, viedais vīrs. Hīrons atrodas, tātad Hīrona atklāja 77. gada 1. novembrī starp Saturnu un Urānu. Tas bija pārāk liels priekš asteroīdu un pārāk mazs priekš planētas. Tātad ļoti netradicionāla figūra, neparasta, netradicionāla. Hīrons tātad pēc mitoloģiskais tēls, Hīrona mitoloģiskais tēls ir jau fiziskajā veidolā ļoti neparasts. Puse cilvēka, puse zirga. Tā atrašanās vieta tātad starp Saturnu un Urānu ir arī ļoti neparasta, jo Hīrona orbīta ir ļoti eliptiska. Un nereti, tātad, varam teikt nereti, tātad kādā savā orbītas fāzē Hīrons iestiepjas jau starp Saturnu un Jupiteru, faktiski sakot, ka lūk, es jums atnesu kaut kādu jaunu izpratni par traumu, par ievainojumu un par iespēju dziedināt. Un mēs redzam šeit tādu šo te diagrammu, kur ir 2060. gads. Šobrīd Hīrons vēl neiestiepjas ārpus Urāna orbītas, bet, acīm redzot, astronomi prognozēja, ka 60. gadā tas varētu notikt. Tādējādi Hīrons darbojas kā tilts, ienesot cilvēces apziņā transpersonālas enerģijas. Pēc grieķu mitoloģijas Hīrons ir skolotājs, ciednieks, šamanis, viedais vīrs. Mīts vēsta, Hīrons bija dieva Kronos un jūras nimfas dēls, ārlaulību dēls. Viņa māte atteicās no viņa jau tanī brīdī, ka ieraudzīja viņa šo te neparasto duālo dabu. Aizbildnību par Hīronu uzņēmās Apolons, saules viedumu un taisnīgumu dievs. Tātad tur lūk arī viņš ieguva savas zināšanas, ko viņš tālāk dalīja citiem. Hīrona cikls 49 līdz 51 gads. Dzimšanas kartē. Tā, jā,
lai paliek šis. Dzimšanas kartē Hīrons simbolizē dvēseles rētas un ievainojumus. Hīrons var norādīt uz rētām, kas tiek pārmantotas no dzīves uz dzīvi, vai ievainojumus, kuri saistās ar dzimtu, kā arī tās, kuras iegūtas šī dzīvē. Hīrona paradigma runā par to, ka mūsu psiholoģiski emocionālais stāvoklis ir mūsu apziņas spogulis. Dziedinot savu apziņu, līdzsvarojot savas sāpes un ciešanas, ienesot vienotību mūsu apziņā. Tas atspoguļojas mūsu fiziskajā ķermenī, kā arī mūsu dzīvē kopumā. Ienesot vairāk vienotības un līdzsvara, savā apziņā mēs savienojamies ar savu augstāko cilvēcisko dabu, savu dievišķo būtību, rodam dziļāku izpratni par savu dzīvi, kas arī ir dziedinājuma būtība. No šādas perspektīvas raugoties, mūsu dzīve ir ievainojumu un dziedinājuma ceļš. Mēs sākam apjaust, ka dziedinājums patiesībā ir apziņas evolūcija, individuāli, kolektīvi un arī kosmiskajā plānā, jo kā augšā, tā apakšā. Hīrona zīmē tātad atsedz Hīrona būtisko atšķirīgo dabu. Ja, mēs skatāmies Hīrona zīmē. Hīrons mājā tātad atklāja šo te kontekstu, kurā izpaužas Hīrona daba, apstākļi, vide, kur noris darbība. Un vēl mēs skatāmies arī Hīrona aspektos, kas parāda miedarbību ar citiem būtiskiem kartes faktoriem. Interesanti vēl piezīmēt pašās beigās, ka Hīrons atbilstoši savai neparastai eliptiskai trajektorijai, piemēram, šobrīd Hīrons, mēs zinām, ir Auna zīmē ap 20. grādu. Tātad Auna zīmē kopš 19. gada februāra un Auna zīmē līdz 27. aprīlim. 27. gada aprīlim. Tātad veselus 28 gadus Hīrons pavada Auna zīmē. Savukārt Svaru zīmē, jā. Svaru zīmē tikai 2 gadus. Hīrons pavada. Jā, 19. Viņš maijā sāk. Maijā viņš sāk jau tur staigāt pāri. Faktiski februāri sākumā, manuprāt, 19. gadu viņš ieiet Aunā. Bet, jā, skaidrs ir tas, ka viņam nav regulāra šī te trajektorija, un arī līdz ar to viņa uzturēšanās zīmēs ir ļoti dažāda. Laikam mans laiks ir beidzies, vai ne? Tā arī ir, jā. Te vienkārši pieliku beigās dažas kartes, kur Hīronam ir ļoti būtiska nozīme personības izpausmē, izteiksmē. Šeit ir cilvēks, kam ir mazliet runāšanas tāda maza aizture, un Hīrons ir uz ascendenta, ja? Un faktiski tas arī viņam liek justies ievainotam kā personībai. Uzliec nākamo. Un šeit ir arī Hīrons diezgan šī te slavenā konfigurācija, tātad 65. gads, Urāna Plutona savienojums pretī Saturns un Hīrons, ja? Saturns jau tur staigāja turp un atpakaļ daudz ātrāk nekā Hīrons, ja? Lūk, jā, un šeit arī, piemēram, Hīrons veido šo te nozīmīgo konfigurāciju šī kartē, piedalās precīzā aspektā ar mēnesi, ar Urānu Plutonu. Un, ja mēs šo Hīronu šeit neieraugam vai nepamanām vai ignorējam, tad patiesībā pazūd ļoti daudz no personības izpausmes izaicinājumiem,
pārdzīvojumiem personības ceļa faktiski. Jā. Nu, ar to mēs varam beigt. Jā. Jā.